Labdien, šeit Saša Rošana, un šodien es jums parādīšu, kā uztaisīt LEGO cilvēciņu dizainu. Protams, to var taisīt uz jebkādu cilvēciņu, protams, atšķirībā kādu jums līmlenti, pieņemsim. Šodien man būs zilu cilvēciņu rumpīts, tātad es ņemšu zilu līmlenti. Tātad, priekšmet, kas jums būs vajadzīgi? Jums būs vajadzīgs papīrnazis, marķieris, superlīme, šķēres, protams, pati zilā līmlente un uzlīmes, ja vēlās priekš dizainu. Tātad tās mēs šeit noliksim. Tātad jūs paņemat šo pašu rumpi, un tad jums vajag paņemt līmlenti. Jūs paņemat šo līmlenti, jums vajag dabūt vaļā. Tad jums ir ar šķērēm jādabū precīza mala, jānogriež. Tā tas apmēram izskatās. Šādi. Un šī mala augšējā ir jādabū uz rumpīša augšējās malas. Tas ir uz šejieni. Tātad mēs to tagad izdarīsim. Pataisīsim vaļā. Precīzāk uzlīmēsim. Ir, un pēc tam jāpaņem šķēres, jānogriež. Tad nāk papīrnaža daļa. Tātad mēs paņemam papīrnazi. Mums ar šo papīrnazi būs jāizgriež šeit, šeit un šeit. Tātad bišķi pataisīsim vaļā. Vēl nevarēsīt cauri izmest. Kas tur ir? Nu, tā. Tagad vēlreiz. Ir. Un tad mēs paņemam lieko līmleti nost. To, protams, izmetam ārā. Nolīdzinām maliņas. Un tā izskatās diezgan līdzīgi, bet vēl nav viss pabeigts. Tātad mums vēl vajag superlīmi. Tātad šo superlīmi mēs izmantosim, lai nostiprinātu malas, lai šī līmlente nenāk nost. Tātad, kad viss zinās, tad mēs to daram. Tātad, tagad līmējam. Tā. Kurš tur nav? Nespiežās ārā. Ebola. Nu, ot. Kaut kas tur iet. Tā. Tātad tas ir izdarīts. Un tagad, ja vēlaties, varat ķerties pie dizaina daļas. Tātad mēs varam izmantot uzlīmes, kā jau es teicu pašā sākumā. Nu, šoreiz es izmantošu uzlīmes, kuras varat paņemt. Šos uzlīmes varat paņemt. Mēs paņemam, uzliekam uz rumpi. Tas izskatās tā apmēram. Es varu kaut ko piezīmēt klāt. Un tas izskatās tā. Tātad šis bija viss, ko es jums gribēju parādīt šī video. Un paldies, ka skatījāties. Abonējiet man. Un paldies. Un tiekamies nākamreiz.